Labdien, mani sauc Zana Brauvere, un šodien mēs sāksim mūsu seriālu pirmo daļu, kurā mēs stāstīsim jums par loka aizjūgu un bez loka aizjūgu, kā arī parādīsim zirga iejūgšanu loka aizjūgā un arī bez loka aizjūgā. Seriāla turpmākās sērijās centīsimies jūs iepazīstināt arī ar zirga jūgšanu kamanās, kas arī būs loka aizjūgā, un vadību, ar zirga vadību braukšanu ar ratiem. Un par pārējām, kā arī būs, centīsimies izveidot vienu sēriju, būs interesanti par saku labošanu, ko arī varētu darīt paši saviem spēkiem, neieguldot ļoti lielus līdzekļus. Un tā tagad sāksim stāstīšu jums par loka aizjūgu. Loka aizjūgu sastāvdaļas ir tātad sedulka. Sedulku šī ir viens no it kā jaunākajiem veidiem, kas ir pasūtīti Rīgas veikalā, sedulka ar 2 siksnām. Ir plašākā Latvijas teritorijā tiek izmantot sedulka ar 1 siksnu, pie kuras mēs liekam zirga vēderjostu. Drošības apsvērumu dēļ es labāk izvēlētos ar 2 siksnām, jo tomēr braucot notiek kaut kāda nelaime, tad tomēr, kad pārtrūks 1 siksna braucējiem, tad tomēr ir iespēja, kad ir rezervītē paliek tātad 1 vēl no šīm, bet ja pārtrūkst 1, tad, var iznākt diezgan nepatīkams rezultāts. Viena no galvenajām ir sakas. Sakas ir vairāku izmēru, tad katram zirgam ir, var teikt, sava izmēra sakas. Šīs ir 5. numuru sakas. Sakām ir darba variants. Šeit ir redzams, kas ir ar vojloku iekšu un izpolsterēts ar salmiem, un šeit ir rādus arī apšūtie salmi iekšā un izšūts rādu. Izbraucamam variantam Latvijā šuj ar visu pilnu ādas iekšpusīti. Tātad šīs vēl ir koka daļas, pie kurām mēs piestiprinātas ir jēlāda siksniņa, ar kuru savelkam sakas, kad zirgs ir aizjūgts, tad viņu tina apkārt un tad mēs te savelkam. Un pie sakām ir piestiprināts dzeņaugstis. Dzeņaugstis ir no jēlādas. No jēlādas viņas ir labāk tāpēc likt, ka, lai viņas būtu, teiksim, viņas ir arī patstāvīgi, ir jāregulē, viņas ir jāsmērē. Tas nenozīmē, ka ja jūs iegādāsieties sakas, kad arī viss, kā esat nopirkuši, izbraukuši, tā tikai tinam līdz bezgalībai. Ir redzēts, kad arī sacensībās brauc, un arī ir redzēts, kad ir lauku variantos, kad cilvēki brauc, kad šī daļa ir pilnīgi savērpusies un jau pilnīgi te jau tā kā mezglā. Tas ir ļoti nepareizi. Viss ideālākais variants dzeņaugstīm ir, kad viņas stiepjoties, mēs viņas varam vilkt tik pa laikam īsāks, jo šeit ir redzams, kad jau ir veidojies jau vairāk kārt tāds mezgls, kurš ir viegli, protams, ir jātaisa. Nevar dzeņaugstu šo galu tikai tā satīt, lai būtu pēc tam grūti iztīt. Viss ideālākais variants, lai uz abām pusēm dzeņaugsts, kad zirgs būs sajūgts, mums iznāktu tikai 1 reizīti pārmest. Un viss. Nav nekādas vajadzības, jo ja mēs nepārtraukti tinam dzeņaugstis, viss mēs arī bojājam pašu jēlādu un var rasties nepatīkams ļoti sliktas plaisas, un kas var novest pie tā, kad braucot kādreiz dzeņaugsts var pārtrūkt. Ja zirgs ir mierīgs, protams, tad zirgs apstāsies un viss, bet ja nebūs, tad ir atkal un tad ir liels problēmas, un dzeņaugsts ir jāmeklē no jauna. Dzeņaugsts ir arī ik pa laikam ir jātaisa pilnībā vaļā. Viss ir jātaisa, tā kā viņas ir taisnā, mēs viņas izstiepjam, un ļoti labi dzeņaugsts ir smērēt ar tiem pašiem līdzekļiem, ar kuriem mēs kopjam sēglus, dažādas ādas izstrādājumus. Tas ir iemaukti, sēgli un viss, kas ir iegādājami zirglietu veikalos, un arī varam pasūtīt, kas galvenais, lai viņas tiek uzturētas mīkstas.
Arī pašas sakas virspusīt, protams, ir arī svarīgi, lai sakas mēs daudz maz turētu tīras, ja, lai viņas nebūtu nobružātas drausmīgi, lai nebūtu tur tāda putekļu un pelējumu kārta, jo arī tas viss bojā. Šī ir dermantīna kārta, kas dermantīna kārta arī bojā un noved pie tā, ka viņas saplaisa ar nesmuks skats. Un tiem, kam ir iegādāta tieši saku izbraucamā kārta, kas ir sakas ar ādas iekšpusi, tiem braucējiem būtu īpaši jāpievērš uzmanību, jo ja mēs pie iekšpusē, kas ir izšūta ar ādu, mums uzkrāsies ļoti liela netīruma kārta, un mēs viņu nenotīrīsim, tas var novest pie tā, ka zirgam tiks nobērsts tajā vietā kakls, un būs nepatīkam, būs brūce, un kādu laiku braukt zirgu nevarēs. Šeit ir pie sakām pievienota nākamā loka aizjūga detaļas slejas. Šīs slejas ir iegādātas zemnieku saimniecībā Apkalnmājas. Šis ir pasūtītais darba variants. Viss ir ļoti vienkārši. Iekšpuse ir jēlāda, pilnīga, un ārpusīt ir nošūta arī ar dermantīnu. Un viņas ir slejas ir patiesībā jāliek bez loka aizjūgams, atvainojos, jo loka aizjūga ratiem nav bremžu. Un slejas ir tās, kas braucējam palīdzēs saturēt aizjūgu visu, ja mēs brauksim no kalna lejā. Protams, mēs zirgu nedrīkstam bremzēt ar mutes trenzi, ar lauzni, jo tas ir zirgam ļoti nepatīkam. Un tāpēc, lai mēs atvieglotu zirgam visu šī aizjūgu ratu, visu aizjūgu saturēšanu un vilkšanu, tāpēc tiek izmantotas slejas, jo vēlāk, kad rādīsim jūkšanu, slejas iet zirgam gar aizmuguri zem astes, gar pakaļdaļu, un ja ir tiešām jābrauc no kalna lejā, tad slejas ir tās, kas neļauj visām sakām ar visu loku uzbraukt zirgam līdz puskaklam, līdz ausīm. Ja? Tātad, un arī zirgam ir vieglāk tad arī atpakaļgaita. Ja kaut kur mēs esam iebraukuši, vajadzīgi ir atpakaļgaitas padošana, ja? Tad arī atpakaļgaitā nebūs problēmu, jo slejas būs tās, kas saturēs visu aizjūgu, ja? Un jūs varēsiet lēnām zirgu padot ar visiem ratiem atpakaļ. Ja jums sleju nebūs, tas viss var novest pie tā, ka prasīsiet zirgam atpakaļgaitu, un zirgs jums vienkārši negribēs to darīt, jo viss aizjūgs brauks līdz ausīm, un zirgam būs nepatīkama sajūta, un tad ir pakaļkājās celšanās un visādas tādas problēmas. Nākamā loka aizjūga daļa ir loks. Šis ir ļoti seni gatavots no bērza koka. Lokus gatavo šodien vairs mājas apstākļos. Varbūt ir kāds ļoti vecs meistars, kas tiešām prot to gatavot. Un zinu braucējus, kuri ir lokus ir iegādājušies un kam ir cenšās viņus sargāt un saudzēt, jo šodien loku izgatavot mājas apstākļos, tiešām nezinu, kur to varētu izdarīt. Loks ir ar loku. Ir tā, kad ir redzēti, kādreiz braucam ar zemāks loks, plašāk izvērstas, ja, šie gali, ja, ir stāvāks. Ja jūs brauksiet un loks būs jums ar plašāk izvērstiem galiem, tad šī atstarpe būs plata. Tas nozīmē, ka arī jums ir jāpadod tikpat daudz dzeņaugsts, ir sakām jāpadod, un ja loks nav pietiekuma augstumā, bet ir ar šo seklu izliekumu, jā, tas ir patstāvīgi. Ja jums ir liela auguma zirgs un ir jābrauc, tad loks patiesībā gulēs visu laiku zirgam uz kakla, un zirgam ceļot galvu augšā stāvāk, nepārtraukt galvu vadursies pret loku, un būs nepatīkama sajūta. Un tas nav pareizi, neskaitās pareizi sajūgts. Ja loks ir ļoti stāvs, savukārt, ja, un šīs daļas ir šaurākas, tas nozīmē, ka tad mums ir atkal jāpieregulē dzeņaugsts ir pēc loka, ja, un atkal tad mums ir šī daļa ir īsāka dzeņaugstu daļa, ja, līdz ar to var rasties problēmas ar ratiem, jo mums arī ilkses ir jāpiebīda attiecīgi tuvāk. Un tad pie tāda stāva loka arī var rasties dažādas aizjūgu problēmas, jo varētu būt arī apgrūtināt vadāmību zirgam. Šis loks ir
ar metra atstarpi no viena gala līdz otram. Iekšējā atstarpi ir 1 metrs. Pēc šāda attāluma 1 metra mēs arī pieregulētas ir dzeņa augstis un ir pieregulētas ilgses braucamiem ratiem. Kas ir? Viss ir parādīsim, kā var sajūgt zirgu, ja saskan visa šī atstarpe. Nākamās ir 2 savalkamās siksnas. Varianti ar savalkamajām siksnām ir tādi. Citi braucēji liek abus šos ar riņķiem. Mēs jūdzot parādīsim arī šo variantu. Liek ilgšu uz vienas ilgs, uzliek. Un var arī likt tā kā pretēji. Viņām nozīme ir tāda. Viena siksna tātad iet pāri par zirga muguru, un mēs viņu velkam cauri šām sadulku riņķīšiem. Ja mēs viņu izvelkam cauri gan vienam, gan otram. Šīm siksnām nozīme ir tā, kad zirgs ir sajūgts, jau sakas ir aiztaisītas ciet. Mums ir savilktas, mēs saprotam, ka viss ir pa vietām, viss ir norots. Ar šo siksnu mēs ceļam augšā visu aizjūgu. Visu aizjūgu paceļam, noregulējam arī ilgsīs, jo savādāk, ja mēs nenoregulējam, mums nav ar ko pacelt, tad visas sakas zirgam pilnībā guļ uz pleciem, un šī daļa, arī apakšdaļa, visa ir atspiesta pret krūtīm. Pareizs loka aizjūgā iejūgt zirgs ir tad, ja mēs paceļam augšā ar šo siksnu aizjūgu, un mēs no zirga krūšu puses varam mierīgi aizbāzt plaukstu garām, lai zirgam nebūtu, lai sakas gulētu tikai dzeņaugstīs. Nebūtu tāds iespējas, ka zirgs tagad velk ar visiem pleciem, visām krūtīm, un viņam kaut kur tiek aizspiests arī kakls. Otra siksniņa mums iet šāda pati. Tā iet pa apakšu. Viņa iet gar vēdera jostu, un tātad mēs viņu aptinam pret otru ilgsi. Šai siksnai nozīme ir tā, kad ir zirgi, kuri mīl braukšanas laikā niķoties, nedaudz grib celties pakaļkājās, vai ir zirgam ļoti nelāks ieradums pārmest aizjūgu pāri. Un tātad šī siksna, ja viņa ir, viņa to neļauj izdarīt. Viņa satur arī aizjūgu, kad zirgs to nedarīt, nevar, kā sacīt, pakaļ pamest zem ilgsīm un kaut ko vēl pacelties pakaļkājs. Viņu ir, kas visu laiku satur un ierobežo, un viņam šādas iespējas nav. Nākamā loka aizjūga detaļa ir groži. Šie ir arī zemnieku saimniecības apkalnmājas, šūtie brezenta groži, ļoti viegli, arī izturīgi. Nekādas problēmas nav ar viņiem. Gali, šie ir arī braucamā varianta, darba varianta groži, iekšpusīt ir šūta ar jēlādu un virspus ir ar dermantīnu, ar vienkāršu sprādzi, ļoti viegli sasprādzējami un arī viegli kopjami. Nebūtu vēlams grožus mazgāt, protams, ar daudz modernajiem veļas pulveriem un visu, jo tomēr brezentam tāda ķīmija nepatīk un mēs viņus varam ātri vien padarīt neizturīgus un visvēlams labāk ir izskalot, ja ļoti netīri paliek pēc braukšanas ar ūdeni vienkārši vairākos ūdeņos un groži jums būs arī tīri un ilgāk kalpos. Parādīšu jums, kādi ir iemaukti, ar kuriem var braukt arī loka aizjūgu. Patiesībā atšķirības šeit nebūtu nekādas. Mēs varam loka aizjūgu braukt gan ar iemauktiem, kam ir jau uzliktas klapes, gan iemauktus, kuriem klapes nav. Šie ir visparastākie iemaukti Rīgas veikalā zirgu stallī iegādāti bez klapēm. Viņus izmanto jāšanas sportā, un ja mēs zirgu jūgsim arī ar šādiem iemauktiem, nekas briesmīgs nenotiks. Un šeit ir parasta mutes trenzīte.
ar ko mēs zirgu varam vadīt. Ja zirgs jums ir mierīgs un nekādu problēmu nav, tad izmantojam šos. Vēršu uzmanību, kad tomēr jaunus zirgus iebraucot, iestrādājot, labāk vajadzētu darīt ar šāda tipa iemauktiem. Protams, jāapmeklē varbūt ir stiprāki, izturīgāk, lai nerastos problēmu un zirgs pirmajos jūkšanas un darba mēģinājumos zirgs kaut ko nesaraut, nesaplēst, lai iemauktu jāpārbauda, vai nav kaut kādas plaisas, vai kaut kur tiešām kaut kas nevar notikt. Bet jaunu zirgus iestrādāt visnotaļ ir pareizāk un labāk vieglos šāda tipa iemauktos. Otri braukšanai paredzētie, šie ir specializēti iemaukti, braukšanas tipa iemaukti ar klapēm, kurus izmanto driving sportā, ja viņus izmanto, kas ir skatījušies, ir angļu, vācu filmas, ja, kuros ir zirgi brauc arī aizjūgā. Skats no malas arī šādos iemauktos zirga galvai visnotaļ elegants. Iemauktiem ir piešūtas ir klapes, kas neļauj braucot iejūgtam zirgam skatīties uz sāniem, un viņš neko neredz aizmuguras daļā. Atšķirībā no šiem iemauktiem, kur zirgam ir pilnībā, nekas viņam neaizsedz redzes leņķi, un zirgs var brīvi skatīties gan priekšu, sānus, un kā viņam atļautais redzes leņķis arī aizmuguri. Šeit skats ir ierobežots. Skata leņķis. Ja mēs braucam zirgu ar šāda tipa iemauktiem, ir jāvērš uzmanība uz klapi izvietojumu. Klapes nedrīkst būt ļoti tuvu acīm. Tātad, ja zirgs mirkšķinās, protams, acis, ja viņam no skropstām vai no krēpju kāds aizies te garām, un būs ielīdīs pie acīm, var zirgam radīt nepatīkams sajūtas un var sākt niķoties un būt nepatīkams rezultāts. Šiem iemauktiem ir pielikts Liverpūles lauznis. Šie iemaukti tiek izmantoti driving sportā, un, diemžēl, ir pierādījies, ka tomēr sporta zirgiem, kuri tiek izmantoti drivingā, ir vēlams braukt ar lauzni. Viņi laužņi var būt dažādi, kā mēs esam redzējuši, ir, kad par vidu lokās, un ir šis. Braucu pati ar šāda tipa lauzni. Zirgs šo lauzni pieņēma ļoti ātri, uzreiz nebija nekādu problēmu, jo mēs varam redzēt tuvāk, lauznim iekšpusīt ir ar rievota un ir nedaudz izliekts. Šis izliekums nelielais neļauj zirgam braucot mēli pārmest pār lauzni. Ja jums būs šī daļa lauznim taisna, var notikt tāda lieta, kad ir zirgi, kas varbūt pirmajā, otrā reizē nē, bet pie kaut kādas trešās jau reizes mēģinās pārmest mēli pāri. Pie šī varianta nekas tāds notikt nevar. Un viņi nav ļoti asi. Šie ir parastie darba rati. Viņi ir pielāgoti pie loka aizjūga, pie kuras rādīja, kad metrs ir loka iekšējo malu atstarps, un viss ir pieregulēts pēc arī sakas pieregulēts viss jau pēc loka. Šis ir koka ilgsis. Katra no viņām ceļās atsevišķi. Tad mēs paceļam vienu un arī varam pacelt otru. Ilgšu galos vēlams ir vai nu parasti ar mazajām nagliņām to var izdarīt, vai vienkārtīgi, divkārtīgi brezenta siksnu, vai ādas siksniņu aptīt un ar mazu nagliņu pienaglot. Tas ir tāpēc jums drošības dēļ, kad tātad šeit nāk no sakām dzeņaukstes. Dzeņaukstes tātad ir jēlādas, un ja jūs brauksiet lietus laikā, dzeņaukstes stiepjās, padodās, un var notikt tāda lieta lietus laikā, koks, protams, arī paliek slidens un viss, un var notikt tāda lieta, ja jums ir pret kalnu, vai arī pa kaut kādu smagāku seguma ceļu brauksiet, vienkārši var zirgs izjūgties, tātad dzeņaukstes pārbrauks pāri ilgsim. Ja jums priekšā ir šādas te
vienkārtīgi, divkārtīgi pienaglot, tad brezent vai ādas osiņu, tāda lieta nevar notikt. Vecā tipa un arī parasti brauc, un arī pašam braucējam ērtāk zirgu, protams, ir jūgt, ja katru ilgsi var pacelt atsevišķi. Būs arī viena sērija par to, ka rādīsim, kādi ir rati, un ar kādiem ratiem mēs braucam, un bezloka aizjūgam stāstīsim par ilgsīm, un kādas ir ilgšu, teiksim, vēlamie izmēri un kā viņas gatavot un kā mēs to varam darīt. Un arī parādīsim vienā no sērijām par to, kādas ir arī pašu izgatavotas ilgsis, kad vienkārši mēs paņemam, šeit ir viss kopā vienā rāmī un ceļot mēs ceļam abas reizē. Kas izmainās tātad jūgšanā, kas izmainās uzreiz zirga vadībā, uz ko būtu braucējiem jāvērš uzmanība. Šā tipa ratiem ir metāla atsaites. Ir arī redzēts, ka atsaites mēs varam likt arī no jēlādas un dermantīna savienojuma tādām apšūtām siksnām, bet tādas atsaites labāk ir izmantot tikai, protams, izbraukšanas vai vizināšanas nolūkos, kur nav paredzētas asi griezieni un paredzēts, teiksim, zirgam iet ātrākā gaitā pa plaši rikši vai galopā. Šīs atsaites ir no metāla. Viens gals ir šeit pieskrūvēts pie ilgsīm. Tātad šeit ir metāla plāksnīt, kurā ir 2-3 caurumiņi. Ja? Viņus mēs ar koku skrūvēm pieskrūvējam pie ilgsīm. Bet rāķīts, kas tālāk šis stienīts, viss savienojās tālāk ar riteni. Ja mums ir vajadzība, mēs varam ļoti vienkārši izāķēt ilgsis. Mēs ilgsis, tātad šeit ir viss, varam arī noņemt, jau ir. Un mēs varam ilgsi nolikt ziemošanai, ja mēs arī ilgāku laiku vairāk neizmantojam. Ilgsis un atsaites. Atsaites tiek regulētas pēc loka iekšējās malas attāluma. Mēs varētu iegūt pareizo atsaišu piestiprināšanas vietu, tas notiek šādi. Mēs noliekam loku, tātad pieliekam pie šī malas, ja, kur ir šīs gropītes, kur nāks mums ilgs. Ja. Parasti to vēlams ir darīt 2 cilvēkiem, kur viens pieturēs, ja, un tātad otrs arī pieturēs. Un tātad, lai nenotiktu nekāda, tad mēs mierīgi varam nolaist, un šī būs tā vieta, tad, kad pieliksim ilgsis klāt, lai viņas nebūtu ar varu jāsavelk velka, mierīgi pieliekam, un tad šī ir tā vieta, pret kuru mums tātad jau uz riteņi ir savienots, mēs ar šo stienīt visu, un tā šī ir vieta, kur mēs pieskrūvējam atsaites. Ja būs tāda lieta, ka mēs tā vienkārši pieliekam, un tagad ilgs mums būs šitā, tālāk par loku, tātad mums jau nederēs viss aizjūgs. Ilgsis mums būs nostāk, šī daļa atsaišu būs mums tālāk atsiet, pieskrūvēt, un tad, kad vajadzēs zirgu sajūgt, radīsies problēma, mēs nevarēsim savilkt aizjūgu, jo vienkārši dzeņaugstis būs pieregulēts pēc ilgsīm un viss, un mēs nevarēsim vairāk savilkt.